Čau, čau, čau! Sāksim ar iesildīšanos. Pirmais vingrinājums būs jumpjack, tīri minūtīti palēkāsim jumpjacks, lai iesildītu ķermeni, pamodinātu muskuļus, nervu sistēmu un tā tālāk, un tad pastaigpīsimies. Tātad jumpjacks, ja nezinām, kas ir šis vingrinājums, izstāst šādi. Palēciens, paceļam rokas līdz pleca augstumu, ņem roka nedaudz saliek elkonītī un izpildam palēcienu. Sākumā pēdas šaurāk par pleca platumu, ar palēcienu atpašam vaļā. Ja? Bet cenšamies piezemēties cik vien mīksti, lai tāda kārtīga amortizācija visu laiku esam nedaudz ieliekušies celīšos. Ja? Lai no tā, ka lēkājam pilnīgi taisnām kājām, uzliekam slodzi, nevajadzīgu slodzi uz celīšiem, potītēm un tā tālāk. Mīksti ar jūtām. Atceramies, ka iesildamies. Ja? Šeit bez steigas izjūtam kārtīgi palēcienus, mīksti piezemējamies un iesildam ķermeni, muskuļus, nervu sistēmu, locītavas, saites un tā tālāk. Tā. Palēkāsim minūti, izdarījāt, dodamies tālāk pie pastaigpīšanās. Pirmais vingrinājums būs čaru poza. Noteikti esam dzirdējuši, vai varbūt redzējuši, vai varbūt paši noteikti esam darījuši. Sākumā es atpašu celīšu cik vien plati varu, jo man lokanība ir diezgan slikta. Tāpēc es atpašu celīšu platāk, lai es varu dziļāk iesaisties šajā pozā. Un plaukstas slīdinām uz priekšu, un tajā pašā laikā cenšamies ar krūtīm pieskārties zemē. Ja? Ieņemam šādu pozīciju, jūtam, ka staipās muguras augšējā daļa, nedaudz arī aizmugurējā daļa pleciņiem. Paturam. 15 sekundītes paturēji, pavirzamies uz sāniņu, un tieši tas pats. Jūtam, ka staipās šeit sāniņš. Atkal paturam 15 sekundītes šādi. Pamainam puses uz otru pusi. Protams, neaizvairamies, lai nav kaut kur šeit, bet pa diagonālīti. Un atkal tieši tas pats. Paturam 15 sekundītes šādi, viss dodamies tālāk. Nākošais vingrinājums, kobra saucamais. Kad plaukstas vienā līnijā pleciņiem un cenšamies iztaisnot rokas. Protams, rokas pilnībā nevajag iztaisnot, ja varam, ideāli, bet kur ir šeit neliela tāda kļūdiņa, ko daudz cilvēku varbūt izdara. Protams, ne visi, cenšoties iztaisnot rokas pa visām varām, atrodas arī ķermenis no zemes. To mums noteikti nevajag. Šajā vingrinājumā lielāks fokus ir tajā līkumiņā, muguras līkumiņā. Ja? Pleciņus nolaižam uz leju, atbrīvojamies, lai no tā, ka pierauta pie ausīm. Un atkal noturam 15 sekundītes, dodamies tālāk. Sekundītes, tur, protams, tās 15 ir tā plus mīnus, izdarīs ilgāk, nekas traģisks, būs vēl labāk. Pie sevis es, piemēram, izpildot šos vingrinājumus, pie sevis izskaitu līdz 15, dodos tālāk. Protams, ne jau 1,26, bet lēnā garā apmēram kā būtu sekundīte. Tātad, dodamies tālāk, nākošais vingrinājums kāja. Saliecam kāju, pēc eigalā ar abām rokām paņemam aiz pēdas un spiežam papēdīti kārtīgi pie dibeniem. Un paturam 15 sekundītes vienai kājai un pamainam puses. Galvu pagriežam uz to pusi, kura kāja saliekta un atbalstam pret zemi uz vaidziņa. Ja? Atkal otrai kājai 15 sekundītes un dodamies tālāk. Nākošais vingrinājums. Atgulsimies uz muguriņas, attušam rokas, paceļam celīšus augšā un lēnām pagriežam uz vienu pusi. Ideāli varam nolikt kājas zemē, bet jāskatās, lai nav tā, ka noliekam kājas uz zemi un roka ir atrauta no grīdas kaut kur debesīs. Protams, ja tur nedaudz pleciņš atraujas, ko mēs darām, mēs vienkārši ķermeņa augšdaļu un pleciņu pagriežam uz otru pusi, uz pretējo pusi, uz kur pagriezt ir kājas. Tādā veidā arī nedaudz palīdzam piespiest šo pleciņu un roku pie zemes. Paturam 15 sekundītes, atgriežamies sākumā, tieši tas pats uz otru pusi, lēnām, mierīgi, bez steigas, bez asām kustībām. Ja? Un atkal pagriežam uz otru pusi, galviņu uz pretējo, ķermeņa augšdaļu uz pretējo pusi, kājas uz pretējo un paturam 15 sekundītes. 15 sekundītes paturējām, dodamies tālāk. Pievalkam celīšus pie krūtīm, apskaujam ar rokām, lai palīdzētu šai kustībai būt produktīvākai. Kas ir vēl svarīgi,
cenšamies piespiest ar rokām celīšu pie krūtīm, tajā pašā laikā arī nedaudz muguras lejasdaļu pie zemes. Un atkal paturam 15 sekundītes. Un dodamies tālāk. Nākošais vingrinājums. Apsēdušies uz divaniem, rokas aiz muguras, jā, lai nav tā, ka kaut kur šeit, bet aiz muguras plaukstas skatās projām no ķermeņa. Ar plaukstām nedaudz pasoļojam uz priekšu un paslidinam divanu arī uz priekšu. Šajā brīdī nolaižam pleciņus uz leju un savalkam lācņus kopā, jūtam, kā staipās krūšu muskulīši, rokas muskulīši un paturam 15 sekundītes. Paturējām 15 sekundītes. Izkustinām kārtīgi rokas, lai asinsrite atkal iekustinās, lai muskulīšiem pienāk asentiņa klāt un dodamies tālāk. Nākošajā vingrinājumā izveidojam tā saucamo kastīti, rokas zem pleciem, šeit 90 grādu leņķīts, ja? Iztaisnojam kāju, pārliekam nedaudz pāri un slīdinam, cik vien tālu varam, ja? Un atbalstamies uz šo priekšējo kāju, vai ķermeņa augšdaļā atbalstās uz priekšējās kājas. Un paturam 15 sekundītes. 15 sekundītes noturējām. Tieši tas pats uz otru pusi iztaisnot, nedaudz pāri. Un slīdinam, cik vien tālu varam. Un atkal paturam. Turam. 15 sekundītes izdarīts. Dodamies tālāk. Tā. Nākošais vingrinājums, nostājamies kājās, pēdas nedaudz platāk par plecu platumu, pirksti izvērst uz ārā, bet nepārspīlēm, ja? Nevajag mums Čārlī Čaplina pozu, nedaudz pavērst uz āru, iesēžamies celīšos cik vien tālu varam, ieliekam elkonīšus ar ceigliem un paplešam. Jūtam šādi varbūt ir nedaudz par maz, savalkam dūrītes kopā un saslēdzam šādi te, tādā veidā paplašot vairāk celīšus, ja? Paturam 10 sekundītes, 8, 9, 10, pieliekam plaukstus pie zemes un cenšamies iztaisnot kājas celīšos. Bet tik tālu, lai kaut nedaudz pirkstiņi paliek pie zemes, redzam, man lokanība ir diezgan slikti, tīpaši kamstīgos aizgājot kāju muskuļos, tad man šī kustība ir diezgan problemātiska, okay? Paturam šādā pozīcijā 5 sekundītes, 1, 2, 3, 4, 5. Atkal iesēžamies, cik vien tā varam, ieliekam elkonīšus ar celīšiem un paplašam. Paturam 10 sekundītes, 8, 9, 10. Un pēdējo trešo reizi atkal iztaisnojamies, paturam un dodamies tālāk. Nobeigsim iesildīšanos ar sprandas kustībām vai galvas kustībām. Tātad. Nostājušies taisni, galva pagriežās uz jebkuru pusi, nav starpība, no kuras puses sākam, un ar zodiņu cenšamies pieskarties pleciņam, krūtīm, izveidojam tādu pusaplīti, nobeidzam pie otra pleciņa un atgriežamies sākumā. Lēnām, kontrolēt, un atkal. Izdaram kopā tādas 3 turp apakaļ kustības. Un šis ir otrā. Un pēdējo trešo. Un apakaļ. Un nobeigsim šo treniņu ar zodu pieskaršanās pie krūtīm un ar zodiņu centīsimies aizskart griestus, kas iztīsies šādi. Lēnām kontrolēt, kārtīgi piespiežam zodu pie krūtīm un ar zodiņu cenšamies aizskart griestus. Iedomājamies, kad šeit ir tenisa bumbiņa, mums viņa jāsaspiež starp zodu un krūtīm, ja? Kārtīgi piespiežam un cenšamies aizskart griestus. Un pēdējo reizi piespiežam un ar zodu cenšamies aizskart griestus. Nu, lūk, iesildījušies esam, varam ķerties klāt pie saldā ēdiena, pie treniņa, lai jums foršs treniņš!